Skatās uz platē katra puse ir nedaudz citādāk. Te var redzēt, ka ir kvadrātiņš un svītriņa, un te var redzēt, ka ir tikai kvadrātiņa. Un tas nozīmē to, ka es ņemu uz zilo vadiņu, un to es spraužu tur, kur ir kvadrātiņš un svītriņa, un es ņemu uz sarkano vadiņu, un to es spraužu tur, kur ir tikai kvadrātiņi gar to malu. Tad tālāk neiespraustā un neieslēgtā strāvas avotā es ņemu sarkano vadiņu, un to spriežu tur, kur ir sarkanais. Un ņemu zilo vadiņu un spraužu tur, kur ir zilais. Tālāk man ir jāsasprauž elektriskais slēgums. Tur, kur es redzu jau tādu baltu svītriņu, tas nozīmē to, ka tur jau ir vadiņš apakšā, to man nevajadzēs savienot. To, ko man vajadzēs savienot, ir izmantojot elementus. Man ir jāsavieno, lai būtu noslēgta ķēde, tātad, lai būtu tā, ka kaut kas pārklājās tur, kur ir zaļais, kāds no elementiem. Tad man ir slēdzis, to es varu, piemēram, likt te. Tad tā elektrība man plūdīs līdz šim kvadrātiņam, man ir jāsavieno viņš ar nākamo kvadrātiņu. Lai viņš netraucētu slēdzim, es varu viņu blakus arī vilkt, jo tad kvadrātiņi savā starpā savienojas. Tad es ielieku kaut kur spuldzīti. Un tad arī rekurtē nākamais. Un pēdējais. Un tagad es varu izsakot, ka vai nu jau caur tām iekrāsotajām baltajām, vai arī visi pārējie elementi ir tie, kas savieno vienu kvadrātiņu ar nākamo, tā, lai elektrība plūst no viena pola uz otru polu un izplūst cauri spuldzītē. Tālāk man būs jāieslēdz strāvas avots ar slēdzīti, un te būs tas, kā es varēšu regulēt spriegumu. Šobrīd viņš ir uz 0. Un to, lai viņš nebūtu uz 0, es saspiežu un klausos klikšķi. Vienreiz noklikšķi viņš ir uz 2, nākamreiz viņš nokliks uz 4, un vēl nākamreiz viņš nokliks uz 6. Tā kā augstāk par 6 es nedrīkstu iet. Ja man kaut kas sajūg, es varu izmantot multimetru, lai nomērītu, cik tālu es esmu, tad tumšo tumšajā, sarkano sarkanajā es ielieku iekšā un paskatos multimetrā. Multimetrā man jāizvēlās pareizā lieta, ko es gribu mērīt. Te es varu skatīties, te man būs volti. Un man vajag to, kas ir līdzstrāva, to, kas ir šādi te. Un jāsagriež uz 20. Šādi te. Tad es varu mērīt, skatīties, kāds man ir spriegums, bet to nevajag obligāti darīt.